Par pārmaiņu nepieciešamību un reformu nepieciešamību, nu jau tā runāšana ilgs diezgan ilgi. Kas konkrēti šobrīd jau ir izdarīts un cik tālu vispār ir tikts, ja vispār ir iespējas par kaut ko tādu runāt? Diskutēt var, ka pārmaiņas ir nepieciešams, to var darīt bezgalīgi jau, bet kas šobrīd tieši ir? Tomēr, pirms mēs pieejam pie šīs tēmas, man šķiet, ka par šo pārmaiņu nepieciešamību vēl tomēr ir viens arguments un viena tēma, viena apakštēma, ko derētu attīstīt. Jo tad brīdī, kad mēs sakām, ka sistēma ir jāmaina, tāpēc, ka tur ir ne tāds sadalījums finansējumā, ne tā viņa funkcionē, protams, tas ir arguments, bet tas ir arguments no tādas sistēmas dēļ izklausās. Jo patiesībā man liekas, ka tas, ko Roberts jau pieminēja, ka tā pamat jautājumu vajadzētu būt, vai tā izglītība, ko Latvijā mēs piedāvājam, ir kvalitatīva un konkurētspējīga vai nav. Un, protams, visas šādas novērtējumi sākās no subjektīviem ekspertu novērtējumiem. Un katram no mums droši vien ir mūsu bērni, mūsu radu bērni, paziņu bērni, kas beidz skolu vai tūlīt beigs vai ir tikko beiguši. Un mēs labi zinām, kāds noskaņojums valsts skolās. Tad bieži skolās bērni saka, Latvijā es nestudēšu, tāpēc, ka izglītība nav kvalitatīva. Vairāk mana mamma vai paps jau krāja naudu, lai es varētu aizbraukt studēt kaut kur prom no Latvijas. Tas nozīmē, ka sabiedrības acīs izglītības kvalitāte nav atbilstoša. Un tad mēs, protams, varam nonākt pie kaut kādiem kvantitatīviem izglītības kvalitātes rādītājiem, no reitingiem, kur mums var patikt vai nepatikt dažādi auditu izvērtējumi, arī ekspertu izvērtējumi, kur patiesībā Latvijā diezgan daudz, par kuriem mēs nepārāk daudz runājam, viņi eksistē. Vēl vairāk es gribētu teikt, ka augstskolās ir novērojama tendence, ka augstskolas mēģina izvairīties no arī ekspertu novērtējumiem. Mana, kā lai to saka, protams, man nav objektīva argumenta, lai to pierādītu, no sajūta, ka bieži vien tas notiek tādēļ, ka mēs labi saprotam, ko mēs ieraudzīsim, ja šie tādi eksperti mums paraudzēsies. Un otrs pie šī te paša, tas, ko Roberts teica, notiek zinām inflācija. Inflācija vēl vienā nozīmē. Jā, teiksim, viena vecāka, nedaudz vecāka, agrāk studējošie cilvēki, viņiem bija sajūta, man kā šķiet, kad izglītības kvalitāte ir zināmas problēmas, tad nākošā, pat ne paudze, bet nākošie, nezinu, kad vairākiem gadiem jauni studenti, kur redzējuši, ka visu laiku tā tas ir noticis, un viņiem vairs nav šīs sajūtas, ka patiesībā vajadzētu būt daudz labāk un vajadzētu būt daudz kvalitatīvāk. Viņiem ir sajūta, ka patiesībā tā taču te visu laiku tas ir bijis. Un tad mēs nonākam pie tā, ka vienīgā mums problēma ir naudas trūkums, kas, protams, ir objektīva problēma, bet pēc manas dzīves pārliecības ar finansējumu palielināšanu vienu mēs problēmu neatrisināsim. Tā ir jāsaprot, ka iekšienē ir nopietnas problēmas, ar kurām ir jādarbojas. Tad mēs varam nonākt pie tā jautājuma, kas tad tiek darīts un netiek darīts, un vai mums ir cerība šo sistēmu sakārtot. Par cerībām gribētu piebilst, man ir radies tas iespējas, ka tomēr augstskolu pārstāvji tā dziļi neapzinās, ka tās problēmas tiešām ir. Viņi to negrib tomēr atzīt. Jūs to esat pateicis, bet jūsu kolēģi, viņi saka, jā, kvalitāte varētu būt labāk, mēs strādāsim, bet nedzird nekādu ideju, ko viņi darīs, lai tā kvalitāte būtu labāka. Un tik bieži, tikko ir runa par kvalitāti, tā uzreiz ir atbilde, jā, nav naudas, un mums tie īpašumi vēl ar vienu nav atbildi. Runa ir augstskolu īpašumiem, kas nepieder augstskolām. Un es neredzu to saistību starp tiem īpašumiem un to izglītības kvalitāti, tādu tieši saistību. Un vienkārši es gribētu to sacīt, ka, manuprāt, kamēr lielākā daļa rektoru neapzināsies tā pilnīgi, ka tiešām tās problēmas ir un nevēlēsies kaut ko mainīt, tikmēr arī tā pretestība būs ļoti liela un būs grūti kaut ko reāli. Tas ir valsts. Līdz ar to skaidrs, ka kāds pretosies. Un tas jau, protams, ir absurds, ka vienmēr rektori, augstāk izglītības atvainojos. Tas ir diezgan absurdi. Tāpēc, ka tie cilvēki patiesībā tās, ieskaitot vai neieskaitot Mārci, bet kopumā tā ir socioloģiska grupa, kurā status quo ir pat, viena svarīga dimensija dzīves. Un skaidrs, tur viņiem vajadzētu pretoties tā reformā. Nē, bet pēc idejas viņi vajadzētu, tas ir viņu strateģiski interešu. Nevajadzētu pasēdēt rozīt. Viņš ir paldies nebūs. Nē, jautājums ir, vai jums ir tās arī, ka jūs kolēģis sapratīs tomēr, ka ir jāmāk. Es teikšu atkal, nevis vārdos, bet tā. Absolūti subjektīva sajūta, bet es viņus gadu precīzi gadu tuvu pazīstu, vai viņiem būtu pamats šādai sajūtai. Man gribētos teikt, ka lielākā daļa no rektoriem sirds dziļumos apzinās, ka ir šīs problēmas. Jautājums, vai pašreiz pietiek drosmes dažādu iemeslu dēļ atzīt skaidri.
pateikt, jā, patiešām mums šīs problēmas ir. Vai nav bailes, nevis vai nav bailes, pavisam noteikti ir bailes, ka gadījumā, ja mēs atzīsim, ka sistēmā ir problēmas, tad mums vēl mazāk būs naudas, jo teiks, ko tad neefektīvā sistēmā ieguldīt naudu. Šāds arguments sarunās viens pret vienu man ir teikt, diezgan daudz kolēģi. Es saņemu gana daudz pārmetumus par to, ka ko tad tu tagad saki, ka mums izglītībā ir nopietnas problēmas, tu taču rezultātā vēl situācija pasliktinās. Man sajūt, ka nav iespējams vēl ilgāk teikt, ka viss ir kārtībā, ja nav mums pavisam, ja tā nav taisnība, ka no savas puses mums ir jādara savu darba daļu, bet, protams, ir jāsaprot, ka jebkuras nopietnas reformas nevis momentā ietaupa naudu, bet kaut kādā veidā prasa papildus finansējumu. Līdz ar to, protams, tas, ko Pauls teica, vai šī brīdī ir īstais brīdis vispār par kaut ko šādu runāt, jo tad vai tas, ka pašreiz ir ārēji apstākļi sāsnās šo jautājumu, vai tas ir brīdis, kad iespējams kaut ko mainīt, protams, tas nav retorisks, tas nav triviāls jautājums, vai šī brīdī kaut ko ir iespējams darīt. Bet, man šķiet, ka tomēr šī brīdī ir kaut ko iespējams darīt, ka patiesībā šis ir brīdis, kad mierīgos apstākļos mums varbūt būtu grūti pierunāt rektorus, un arī valdību kaut ko šajā situācijā rīkoties. Šobrīd, redzot, kad situācija ir ļoti nopietna, varbūt, ka mēs varam tomēr cerēt uz kaut kādu darbību. Es domāju, ka nopietnība ir diezgan skaidra tajā, ja iedomājas pēc atvaļinājumos, ja apsver iespēju pārtraukt mācības ziemas laikā un atsākt tikai aprīlī, kāda ir viena Latvijas augstākā mācību iestāde ir tagad publiski jau tur teikusi. Tās ir tādas, jo ziniet, ka pirms bankrota stāvoklis. Veiklos bankrota cenas izpārdošana. Tas tā kā, tas skauda vispār. Tas diezvēl spēja pārliecināt, ka, teiksim, cilvēks, kas uzskata, ka vispār neko nedrīkst mainīt, visam jāpaliek tajā viensādā situācijā, kāds šobrīd ir. Un, teiksim, augstskolu mācības spēki kopā ar studentiem ir gatavi rīkot kaut kādas gājienas un kaut ko tam līdzīgi darīt. Un jautājums, vai teiksim, šādi tā ir minēti tikai piemēri, vai tie ir pietiekami argumenti kaut kādā veidā. Un kādiem vajadzētu būt argumentiem, teiksim, lai cilvēks, kas uzskata, ka nekas nav jāmaina. Bet es domāju, ka gājiens nav pārliecinošs arguments, ja runa ir par rezultātu. Teiksim, gājiens ir zināms sociālās grupas neapvienotības izpausme, kas ir leģitīma, kam jānotiek demokratiskajā valstī, bet ja mēs domājam par saturu, tad tikai dēļ tā, ka kāda sociāla grupa nebūs apmierināta, tagad ir daudz neapmierināta sociāla grupa, un lai pierādītu, ka šī nauda ir vajadzīga tev vairāk nekā citam, es domāju, ka pirmkārt, ja mēs runājam tikai par cilvēku uzturēšanas izmaksām, tad tas nav gluži morāli, ja visiem ir tiesības pastādēt. Ja? Bet ja mēs runājam par rezultātu, tad jābūt spēja pārliecināt, ka šī nauda tiek ieguldīta kaut kāda rezultāta. Ja augstākā izglītība atšķirība no pabalstiem, pensijām un tā tālāk, un tā joprojām tā nav, acim redzama, tāda neatceļāma svēta funkcija, ka visiem jāsaņem kaut kas šajā jomā. Varbūt, ka nav jāsaņem, ja nav rezultāts. Un, lai būtu rezultāti, tad kaut kas nopietni jāpamaina. Nevis vienkārši jāsaka, mēs līdz šīm eksistējām, mums tagad vajag naudu, lai turpinātu eksistēt. Tas nav gana labs arguments. Bet vienīgais, ka mēs negribam piekrist, ja es atkal nepārprotu, pareizi saprotu. Ja mēs uzskatām, ka augstākā izglītība ir funkcija, kur valsts kādu brīdi var nerealizēt, tam mēs daudz negribam. Tas bija, protams, retorisks mēģinājums. Jā, es neteiktu, ka es tam piekrītu, bet es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka tikai tāpēc, ka ir pasniedzēji un ir studenti, tad arī pienākas nauda, nepienākas. Pienākas, ja viņi to darīs kaut kāda iekļaunā brīdī.